Bet reāli cilvēks var vienkārši nopirkt tādu komplektiņu un pats visu salikt, ja? Jā. Viens būs riepu plauku līmenis un 3 parastie plauktiņi. Redz, to liek mārketingu. Ja mārketings var salikt, tad jebkurš var salikt. Vēl vienu nevajag šķērsam, lai viņš nesteigā. Jā. Tu daudz tāds esi salicis? Kādus 5 esmu salicis. Izstādē. Izstāde būs, Nākošais nedēļa Rāmavā būs. Tu pats būsi? diemžēl man jālido prom, bet uz uzstādīšanas var atbraukt. Mums tur tieši vajadzēs palīdzību, jā. Redz, Edgar, to kā pirmo reizi lietas nav jau tik sarežģīti, vai ne? Nē, bet mājās es reāli, vienu daļu to, ko jūs man uzstādījāt, es viņu izjaucu, viņa man bišķi nebija vajadzīga, un es nezinu, es viņu varētu salikt. Šis ir jūsu populārākais produkts? Šis, jā, šos plauktus izmanto gan noliktavām ar roku kraujamos siktreču plauktu. Tas ir ikvienā noliktavā, bez paletēm, bez tehnikas. Citās plaukts iztur kilogramus. Viss, protams, atšķirās no laiduma, bet rāmi kraunesība ir, šim konkrētiem būs 2,5 tonnas uz rāmi. Šeit var ielikt iekšā kaut 10 plauktus, un katram plauktam būs kraunesība 200 kg. Bet plaukta tilpums neļauj viņu pārslogot jebkurā gadījumā. Tu nekad nesabāzīsi tik daudz, jo mēs esam arī paši testējuši ar bruģi. Nav iespējams tajā plaukta tilpumā salikt tik lielu svaru. Varbūt ir kāds zina, ko salikt, lai viņš sabruktu. Mēs paši labprāt pamēģinātu. Ierakstiet komentārā, ko sakrāmē tajā plauktā tādu smagu. Uz vienu plauku līmeni tur bija, man liekas, kaut 500-600 kg, un kopā bija tonna vairāk, tonna 200 kaut kas tāds. Jā, bet vieta nepietika.